Sveicināt, dāmas kungi, man sauc Oskars, jo Haidī lablaik nav redzēts. Sveiks, ka tu klājas, ceru, ka labi. Mēs uzmetīsim aci Tekken 8 demo versijai. Jā, demo. Nokavēts, kavēts, zinu. Es ilgu laiku gulēju, tikko piecēlos, tāpēc esmu nokavējis. 俺たちはこの世に存在するべきではない。 Ko? 愚かだな。 Tas ir Kazuo, un tas otrs bija Džins. Šis Džins ir mans. Tekken 4 spēlēja. Spēlēja Tekken 4. Es tā jau nespēlēju, tā ir rāda filmiņa. Ja šitās spēles spēlēsies, tad šī būs ļoti laba. Bet es neticu, ka šitā arī varēs, tik labi iztīsies, jā. Tas ir, trailers, teiksim, būs tam līdzīgi. Čī! Kazuo! Jā, tas Džina Kazma ir manējis cilvēciņš. Pamutīt! Sujē! Labi, viss. Es nospiedu nost apniku. Jo es gribu pats spēlēt. Es vienmēr gribu pats spēlēt. Tekken 8. Pēdējo reizi spēlēju Tekken 4 kopā ar tēti un saviem draugiem. Man bija kā 10 gadi jau Haidī. Vajag atmiņas. Es pa Station 2, jā. Cik gadi nav pagājuši? Kaut 20 gadi pagājuši. Man liekas, ka jā. Man liekas, 2007. gadā iznāca. Tekken 4. Džina Kazma. Press any button. Es ātrumāk izlasīju, uzreiz apsprinu. Es pat nezinu, ko es tikko apsprināju, bet labi. Es pat nezinu, ko tagad daru. Cik labi. Kas te vispār notiek? Neko dišķi nevar darīt. Paņemsim storiju. Pofīgi. Turn on special style can be toggled turn off the battle commands or turn to normal. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Pofīgi. Would you like to go gallery before storming? Pofīgs. Medium, kāds tur easy. Easy, es domāju, pilnīgiem iesācējiem. Es esmu bišķiņ pieredzējis Tekken spēlētājs. Vējš pūš un Dawson's Edge. 3. Jau grafika izstās labi vismaz šajā filmiņā. Forši te ir stāsts. Arī Tekken 4 bija stāsts. Atceros tu Lī, cilvēciņu Lī. Jā, tas bija. Mana tētim tas bija cilvēciņš, kas taisīja tos ritentiņus gaisā. Lī! Man viņš bija Lī. Lava viņš bija, Lavs. Lī bija cits laikam, Lava viņš bija, kaut kāds tur. Как тут Džina Kazma. Manējais, cilvēks, komu? Man jāsaka, ka īstenībā viņš izstāsta tiešām labi. Tas ir Džina, tas ir Kazuo. Manam brālēnām patīk tas Kazuo.
Bet manējais ir džiņ, kas man mocīti? Tekken 4 nebija mocīti. Iedomājies, mēs vajag ar mocīti braukt spēlē. Ej, tu nos, bet tik labi. Bet, diemžēl, mums visi jāskatās. Ok, mocīts vairs nav. Maksāja kā 10 taukšķi, bet nu vairāk nav. Spraksti, juhiņ. Nu, tā nāk džin Kazmārā, Terminators ir nodedzis. Drēbes pilnīgi ideālā stāvoklī. Kā tikko no šitā te veikala uzvalkā. Mishima. Nu jā, grafika ir augusies, saucams pa Station 2 laikos. Jo es tā reāls tikai esmu spēlējis Tekken 4 un tas ir viss. Vēl bišķiņ Tekken 7. Sanāca vēl citiem paspēlēt Tekken 7, jā. PlayStation Latvija pasākumu ietvaros varam uzspēlēt Tekken kopā ar tie influenceriem, citiem youtuberiem un tā tālāk. Sanāca gan uzvarēt. Es man liekas, šur tur uzvarēju, šur tur zaudēju. Hufa mutī! Es būšu Džin Kazma! Yes! Jā, nu grafika gan izstāst labi. Vai vajag sotīt te? Nē, manā bultiņa labāk patīk, bultiņa. Jo analogiem nepatīk spēlēt ar bultiņu spēlēt. Es kaut ko bišķi atceros, bet... Kā bija tas te? Kā bija tas stip? Te kontrols ir mainījušās. Okay. Nav gan! Kaut ko atceros bišķiņ. Šis sities... Viņš kaut kas ir mainījies, viņš divreiz tā dara, bija vienreiz tā, viņš taisa divreiz. Bija vienreiz šitā, viņš taisa vienreiz un divreiz. Viņa tradicionālais paņemiens. Jā, nu jāsaka godīgi, spēlējos bija labi. Bet līdzīgs Tekken 4 baigi. Džin Kazmai ir mainījies stils, viņš daži sitieni mainījušies. Bišķi mainījies ir, jā. Es vēl gribēju tā, ar roku no kāju. Es bišķi kaut ko atceros no tiem laikiem, kā es spēlēju Džin Kazmu. Kaut ko es atceros bišķi savā dziļā atmiņā. 20 gadu atpakaļ, kas tāds ir? Fight! Ir savādāk. Stipri savādāk. Air kombos. Special move. Low attack. Durjā! Es pastījos dažu video, man tā ikā likās, nesevišķi. IGN apskat pastījos, likās, tā. Bet, kad pats paspēlēja, tie ir normāli. Viņš man uzvarēs! Jākoncentrējās! Man ir labi, es nezinu. Tikai māk šādi paņēmieni. Nē! Sī! Do you even realize the countless lives we've sacrificed? Yeah. I must atone for my sins. The devil's blood runs through my veins. I shall destroy you. Smējās tur. Come now, bring out your devil. I'll kill you and put in the end of all of this. Okay. Es zinu, kā grafika palika sliktāka. Īsumā bija spēcīga, tāda koša, spēcīga, pilntiesīga grafika. Nu, arī te nav slikta, bet ir atšķirība kāda īsfilmiņās un kāda reālajā procesā. Būtu forši, ja būtu tā grafika tāda pati kā īsfilmiņās, būtu tik krūti. Bet nekās arī vienāk izstāst labi. Vai man viņi spāni tagad? Ko es tikko izdarīju? Es pat nezinu, ko es daru, es tikai spiešu pogas. Es nezinu, ko es daru. Kas pa uguni tāda bija?
Zini, kas man nepatīk, Tekken 4 vēl bija tā ok, bet pēdējie pārējie Tekken, ko tas pārdabis spēja saka baigi parādīties, un man tas sevišķi godīgi. Es gribētu tādu kaušanās spēli, piemēram, kā boksu. Ļoti dabiski vienkārši cilvēku kaujās, nevis kaut kas tur spārnāk laukā un lāzeri. Vienīgais Tekken 4 Yoshimitsu bija tas muļķīgais ar zobenu un spļaukot stulbs dūmus. Nu taču mirstu, johoidi! Oooo! Jā, īstenībā ir labi grafika. Kazuo nejūtīs, viņš nejūt. Nē, tas neko iziet caur asfaltām, nekāda vaina. Nē, tas nav asfalts, ēkai cauri. Nē, nu vizuāli kinematogrāfiski skaisti. Ok, nē! Ok. Ko es tikko izdarīju? Arī normāla mūzika skan. Ko es daru, es pat nezinu. Ok, viņš atriebjās. Ok! Viņam dzīves atjaunojas, kas pa figņu? Ok, nē. Nē! Kas notiek, johaidi? Es pat nesaprotu tādu paņēmienu. Baļā, es laikam zaudēšu. Nu nē! Setu! Beidz savu saku taisīt! Labi, es zaudēšu. Tu zaudēji? Ok. Jā.血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければより多くの人間が死ぬことになるぞ。Jā, nu kurienes cilvēki parādījās? Viņš neredzēja. Visus nevar paglābt, tā ir diemžēl taisnība. Visus nepaglābs, tā ir taisnība. Admiral,
A few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Kas tas Ignorez pa ierots aiz zobena? Kas tad brīnum? ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Izstāsts, ka varētu būt labs stāsts Tekken 8, ja godīgi. 全世界の人類に Es atceros, ka Tekken 4 bija tāda līmeņa dizains, ka tu vienkārši ej uz priekšu un cīnies un iet uz priekšu, un līmenis iet uz priekšu, un vienkārši ej uz priekšu, sit un ej uz priekšu, bija interesanti. Un tu varēja chicken, varēja lasīt, chicken dinner, vai kā te bija, chicken, dzīves dēļ, vai kas tam līdzīgs. 自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会やルールになぜおとなしく従う。バカバカしい。目を覚ます。 Muļķīgie cilvēki, atveriet acis vaļā. くだらぬ世界のルールを。 Viņš pārrakstīs pasauli, johaidi. Jā, visur ir spēks, ne? Jo lielāks spēks un vara, jo vairāk tu vari ietekmēt. Visur valda vara. Trakais kazo ej prom, ej uz seju, ēd mājās cīsiņus. ここに俺はザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに Interesanti, cik ilgi vajadzēja gaidīt? Tas nav Stīvs? 己の拳で栄光を Interesanti, cik ilgi bija jāgaida. ただ Tas nav Kings? Nezinu. Cik ilgi bija jāgaida Tekken 8? Māks baigi ilgi. Tekken 7 māks PlayStation 3 neatklāja gadījumā. Vai PlayStation 4? Tā kā ilgs laiks ir pagājis uz Tekken 8. Come humanity, unleash the dogs of war. で満たせ。 Tas ir Džina Kazma. Tad viņš būs galvenais varonis? Vai forši, man patīk Džina Kazma. Es viņu iemīlēju Tekken 4, un viņi vienmēr spēlēja, un bija ļoti labs ar viņu. Bet tā ir ierūsējis, jau piemirs šo to. Bet īsfilmiņš šajā spēlē ir skaistas. Asociējas ar Final Fantasy 16, tur arī īsfilmiņš ir ļoti skaistas. Final Fantasy 16. Protams, man liekas, šitā spēle man būs jāpaķer. Varētu būt labs stāsts. Man patīk, ka stāsts ir dzīvs un tur ir kaut kas pamācošs un vērtīgs. I'm not like him. Tu tā lieta nekad nevajag būt tādam. Pat ja kāds tev kaut ko izdarīs un tev nodarīs pāri, vai vienalga kā tev ieriebis vai tev izmantojas, vienalga kā, tu nevari darīt to pašu, ko viņš. Zini, kāpēc? Tu tāds neesi. Ja tu sāksi darīt atrībības vārdā un būt tāds kā viņš vai viņa, nu vienkārši tas nav pareizi, jo tu nolaidies tik zemu, kad paliec tāds kā viņš, un tu neesi viņš, tu būsi tu, un tu paaugsi pie savām vērtībām, pie saviem uzskatiem. Nevajag pazaudēt sevi, tas ir pats galvenais šajā pasaulē. Tik daudz sūdi būs apkārt, ticiet man, kas gribēs tev izsiet no līdzsvara, un tu vienkārši pazaudēsi savus kodolu, un pārējie tu tikai bakstīs ar pirkstu, jā, un beigās tu kļūsi nevis tu, bet cits. Kas tu neesi, jā. Bet tu neesi tāds. Tu esi tu. Kas bijot šitā pa vietu? Sākās spēle. Mums bišķiņ gaismu jāieslēdz. Varbūt bišķiņ būs labāk. Nē, nav nekas diži labāk, bet nekas. Kas tam notiek? Mishima?
Kus pus šovien? Tad pasaulē noteikti trakas lietas. Tiek iznīcināts pilsētas. Kazuo, laikam, šo visu izdarījis. Jāpiek un sēž savā krāslā. Maina pasauli, kā viņš teica, pārrakstīs pasauli. Heidi, baigā dimbā ir. Es jūtu, ka būs baigā dimbā šodien. Tad nav Kazuo, kaut ko neatnācis, vai nav viņš te mums vēl? Es ceru, ka nav. Esam pozitīvi tā kā noskaņos par šo spēli. Vismaz stāsts rada iespēju labu. Tekken 8. Thank you for playing the demo. You will be able to continue rest. Skaidrs, demo beidzās. Te tikai viens tas te ir. Vod mēs varam uzspēlēt tāpat tās Arcade Quest visu. Jā, uzpāsim šito. Player pret datoru. Nu, žēl, ka tikai es būšu kreisajā pusē. Tā, tikai daži cilvēki viņa demo, kā vienmēr. Es būšu Jin Kazama! Un pretniekos būs... Pauls. Jā, paņemsim Paulu. Nē, paņemsim sievieti labāk. Nina. Nezinu, kas tā tāda. Medium. Jā, tieši tā. Taču tu galīgi. Labi. Davai. I'm ready, man! I'm ready! Tā pati kārta, tā pati vieta, kas bija iepriekš, nekas. Uzplāsim 2 mačus, jā, šito un tad ar Paulu pakausimies. Fight! Jā, grafika tiešām labi izskatās. Tur cepur nosiek godīgi. Vai es vairs pavināt nākamais hard uzspēlēt? Man bišķi paviek, man liekas, jā. Jā, tur jums ir skaists jaunkundze. Jūs man novēršat man uzmanību savām skaistajām kājām. Nav godīgi, jā? Varēja bišķi pieklīgāk saģērbties. Ok. Kā es to izdarīju? Bļāvis. Normāls Tekkens jums teikšu. Tik tās spējas, pārdabiskās spējas nes sevišķi, bet galvenais, ka spēlējas labi, saprotiet. Labi spēlējas ir patīkami kauties. Tas ir interesanti. 3 raundi, doj. Bet man patīk tas fons, kā izstāst, tu aizmūgi Ņujorka. Nieka Ņujorka, tieši tā, baigi smuki izgaismots viss. Uz forši varētu tur vienkārši aiziet. Paiet mašīnu un aizbraukt prom, Heidi. Ko tu policists uz tā nāc palīgā, nav ko tur vērot. Tur stāv policijas galvenais. Lai tur kaujās, tur, kad 2 muļķi. Protams, ka es izdarīju. Power isn't everything. Spēks nav viss. Search character. Tā, ņemsim Džinu un pret Paulu. Džinu. Kazma. Un Paulu. Hard. Gotcha, jā. Paņemsim citu, jā. Paņemsim šito. Kaut ko savādāk. Esmu gatavs. Viņš jau mocīt atbrauc. Kur ir mans mocs? Jau citu mūziku skan. Es skardu spēlēju, kas pa sviestu, tik vāšais? Mīkstais. Es tiešām spēlēju skardu. Es to perfekti uztaisīšu. Okay. Kas pa sviestu, viņš tik vāš? Vai jāpieņem pats grūtākais būs jāpaņem? Ja kaut kas nav tīrs, dāmas kungi. Tu skaujies, Heidi! Tī! Kas tas bija? Wow!
Eju, stirnu redzu, vai briedi? Tos bija labs. Jūs te mīksti esat. Sī! Lāpēs paši grūtāko, šis bija kaut kā baigi viegli. Vieglāk nekā stāsts spēlēja. Ok, character. Vai, come on! Paņemsim kazuā. Uz pašu ultra hard. Es zaudēšu. Tu man izsmēries pa visurien. Paņem šo te. Man māks vairāk patīk tā pilsētvieta. Nu, come on, kazuā! Dzīvības un nāves jautājums. Pirmais rauns. Pārākos spēj. Ok, labs sākums. Nu, uz pašu grūtāko! Sī! Vai tiešām tas pats grūtākais ir? Tas nav kāds gļuks demo versijā. Kurš tik vājš? Ko? Es spēlēju pašu grūtāko, kaut kas nav tīrs te. Kas pasviest? Ok, labi. Ok. Bļāns. Es neko nesaprotams, un kaut kā baigi viegli šķiet. Valds ir demo gļuks kaut kāds. Es jau zināju, vai tiešām tā tas arī ir. Te neko redzēt nevar, nē. Pofu. Kas ir quick select? Ultra hard! Pagā? Paies pa jaunam spēlē? Nu labi, pofīgi spēlē vēlreiz. Es kā apstiprināju to. Pēdējais mačs, dāmas un kungi, metīsim mieru, metam aci. Domājam, skatāmies, jo tiešām es uzslēdzu. Pagaisim klapjā pusē! Man šī puse nepatīk. Ok, tagad es jūtu. Tagad es jūtu, ka viņš spēlē uz grūtāko. Man šī puse nepatīk, kurš atrūdos. Man vajadzēja būt kresajā. Ok, tā gan ultra hard ir. To es jūtu. Varētu būt ultra hard, ne? Es jūtu izmaiņas, dāmas kungs. Es jūtu izmaiņas. Ok, bļoņas. Nu tā paņems kazuā nedarīja. Man patīk, ka viņš šeit pats paskrien pretīm un labas sajūtas rada, ka viņš tā uzsit un tad skrien pretīm. Bļāvies, man to izēdīs. Ok, tā ir interesanti, tad izaicinājums ir. Tikai man vajadzēja būt kreisajā pusē, nevis labajā. Come on! Baigā muzika. Tun. Nē! Kas tas tāds bļāviens? Ok. Rējamajo. Nevar būt tik labi spēlē, neticu. Nē! Come on! Profiņš, esmu profesionāls tekedā. Sēsu! Thank you for playing demo. No. Demos, lai piedāvās, lai spēku. Un nepirkšu jokaini.
Jā. Nu, ko, dāmas kungi, tas arī viss jau Haidī. Ok, dāmas kungi, es teikšu tā. Tekken 8. Pēc demo spriežot. Man patīk, ka es tagad ienācu spēlēšu mūzikas skan. Tad, liek padējot bišķīm, vai ne, kā mēs sākumā padējojām. Tiešām, ir tāda forša garstāvākā. Man jau patīk, ka tās īsfilmiņas, nu, grafiski iespaidīgi. Atgadi man Final Fantasy 16, jo tur arī bija īsfilmiņas grafiski iespaidīgs. Te, piemēram, fonā visu laiku, kazua! Man patīk tas stāsts režīms, stāsts interesē. Ja godīgi līdzinās Tekken 4, tas pamats vien ir. Tie jau labāk, krūtāk, stilīgāk. Man patīk, ka tu kaujies, un tad viņš skrien tev pilnīgi uz priekšu pats. Un tad forši tādu asumu iedod. Nevis ar pašam kaut kā tur jāsien pretim tam līdzīgi. Tas forši kaušanās, tad pat tāds agresīvs. Jā, ja bija šotos aizmirst Džinu, kā esmu dažus manevrus, kā esmu kaujos un sita. Bet, protams, laika gaitā viņš ir attīstījies un jaunas spējas un jaunu paņēmību, ko es tiek pamanīju. Kopumā es pavadīju labu laiku, man patīk kaušanās. Jā. Ir saglabās tas, kas bija Tekken 4, tāds ir Tekkens nekur pazudis, viss ir labāks, liekas, tas pats, bet labāks, vizuāls skaists, un es nezinu, kas man nepatika, ja godīgi. Arī mūzika fonā bija normāla, un vietas izstījās lokācijas skaistas. Nu, stāsts man uzrunāja, jā, tur varētu pamēģināt. Un jā, man sanāca uzvarēt pašus grūtākos, uzspēlēt cīņu 1-1. Es nezinu, man nav ko teikt pēc demo. Tikai iesaku pamēģiniet pašiem, jā. Man patika. Laba sajūtas, forši bija kauties. Nedaudz nostalģija iedod arī, ja godīgi. Džinkas jau nav spēlēts pirms kādiem 20 gadiem, liekas. Nu, labi, pēdējais spēlē nesen, jā. Pa Session Latviju pasākumu ietvaros arī uzspēlēt to Tekken 7, jā, vēl nesen sanās uzspēlēt. Nu kā, dāmas kungs, te piši aizrāvos, jā. Man patīk kopumā, iesaku pamēģināt demo, ja tev patīk Tekkens. Un te mēs nākamreiz. Atā! Dāmas kungi, vienmēr pozitīvi, pacelt galvu un viss tev izdosies. Davai!